Latvijas sabiedriskais mēdījis, Latvijas radio un Latvijas televīzija. Pēc nosaukuma jau mēs saprotam to, ka šī mēdīja galvenais uzdevums ir atspoguļot sabiedrības viedokli. Bet, diemžēl, mēs varam konstatēt, ka nevienmēr tas tā notiek. Neviļas rodas sajūta, ka caur sabiedrisko mēdīju tiek mēģināts mainīt sabiedrības vairākuma attieksmi pret tā saucamajām seksuālajām minoritātēm. Pēdējais spilgtais piemērs ir raidījums 100 grami kultūras, un šis nebūtu nav vienīgais gadījums, kad valsts televīzija mudina uz citādības pieņemšanu un akceptēšanu. Par viendzimumu attiecību juridisku sakārtošanu šobrīd nav mūsu politiķu dienas kārtībā, sabiedrībā tomēr tas tiek diskutēts, un diskusijas rosina gan Eiropraids, kas notiks nākamā gada vasarā, gan Igaunijā pieņemtais partneru attiecību reģistrācijas likums, gan arī daudzās tā dēvētās tradicionālo vērtību aizstāvju aktivitātes, piemēram, vakar Saeimā notika konference par šo tēmu, arī gājiens nesen. Un vai praids ir homoseksuālismu propaganda, kā tas nerad Latvijā tiek uzskatīts, un kādēļ šāds izpausmes ir svarīgs, un kādēļ mūsu sabiedrībā joprojām pastāv bailes no viendzimumu laulības atzīšanas un aktualizēšanas, un vai tas apdraud tā saucamās tradicionālās vērtības. Par to mēs šovakar diskutēsim kopā ar biedrības Mozaīka līdzdibinātāju Evitu Gošu, vakar, ar juristu Aivaru Borovkovu, vakar, un mācītāju Juri Cālīti, vakar. Latvijas sabiedriskajiem mēdījiem vajadzētu būt kā spogulim, kurš godīgi atspoguļo sabiedrības vairākumu viedokli, paužot dažādus uzskatus un dažādus viedokļus. Tomēr bieži vien sabiedriskajos mēdījos nākas lūkoties kā greizajā spogulī. Arī senāk ēterā izskanējušais raidījums Aizliegtais paņēmiens, kurā es tiku aicināts piedalīties, bija vērsts uz to, lai sabiedrību darītu tolerantāku pret tā saucamajām seksuālajām minoritātēm. Noraidījums noved pie tā, ka jaunieši domā par pašnāvībām, jaunieši izdara pašnāvības iespējams. Raidījuma sižetiskā līnija bija iecerēta tā, lai uzkrautu skatītājiem vainas apziņu par citādību nepieņemšanu. Ir viegli mēģināt iedzīt stūrī ar provokatīvu sižetu un arī ar aizliegtiem paņēmieniem. Satiekot žurnālistu Gunti Bojāru pie LTV ēkas, es aicināju komentēt raidījumu un tajā pielietotos aizliegtos paņēmienus. Ja runā par to, vai izšķiram tādu, ja runā par to pašu eksperimentu, kur gāja tas cilvēks pret tevis, tur ir, divas lietas. Ja mēs skatāmies no likumiskā, juridiskā viedokļa, tur nevar piekstīties. Es skatās no ētikas viedokļa, kas bieži vien ir augstāks nekā, nevis augstāks, bet, kā saka, mazāk pieejams normas nekā likuma. Tādā ziņā. Var pastrīdēties, protams, jā, bet šis raidījums bišķiņ arī, viņš mazliet arī pēc tāda sava stila aizliegtais paņēmiens mazliet pasaka, ka mēs dažkārt pārmetam šis ētikas robežas. Es to pieņemu, es to pats esmu kā šoki izvēlējies, par to tendenci uz tā, arī var audzīties. Es teiktu, ka man raidījuma tā būtība ir izprovocēta. Šis viens no tādiem raidījumiem, kur tiešām sabiedrība, bet man ir, vienā pusē, otrā pusē. Un es uzskatu, ka patiesībā es esmu savā ziņā, tas jau tas raidījuma mērķis, mazliet, kā saka, paprovocēt ar domu, lai tu šo, kā saka, šo mūžīgi pasīvo gujošo sabiedrību, lai tu viņu pamodinātu, lai tu viņu likt viņai padomāt, nostāties kaut kādās pozīcijās. Viens pēc šie raidījumi, es nezinu, kļūst vēl, viņa pozīcija kļūst vēl priem stingrāk par kaut ko vai pret kaut ko. Otram es nezinu, es neuzskatu, ka tagad būtu kaut kāds. Nē, bet paskatieties tagad no tāda objektīvā, tāda, teiksim, kā aizmirst? Nav pasaulē objektīva lieta, tu taču zini. Nē, ir objektīvas lietas. Nav. Jebkura īpašības vārdu, ko mēs lietojam, mēs viņu, īpašības vārdu piešķir reliģija. Objektivitāte sabiedrības vairākuma vai mazākuma viedokļu atspoguļošanā. 15. gadā spriest Eiropas praids. Kur jūs acīm redzot, kāda jūs personīga attieksme? To var akceptēt?
Es nesteidzos ar saviem formulējumiem. Bet katram cilvēkam ir dežūra formulējums. Nu, kāds, piemēram, jūsu dežūra formulējums attiecībā pret 15. gada Praidu? Jāatļauj, jāizdara. Mums formulējums jāatļauj. Nu, kāpēc jūs, piemēram, neuzaicinājāt kādu homoseksuālistu vai lesbieti, kurš ir ticis brīvs no šīs lietas? Un kurš ir priecīgs, laimīgs un realizē savu seksualitāti normālā, dabiskā veidā, kā vīrietis vai kā sievieti? Jūs uzaicinājāt divus. Tu tādu zini? Zinu. Es tādu meklēju, bet es tādu nezinu. Nu, vajadzēja, es domāju, ka... Es tādu meklēju, es to varu pateikt, bet es tādu Es domāju, ka tajās organizācijās, kuras lobē šīs... Mēs nemeklējam kādu organizāciju. Es tieši gribēju šādu viedokli, bet es tādu nemeklēju. Vajadzēja pajautāt. To pārmet mums, ka mēs tur kaut ko izgriezām, ne tā. Bet patiesībā to, ko mēs atstājām, tas taču, godīgi sakot, ir tavs viedoklis. Jo es tad, kad Mans viedoklis nav, kad vajag izdzīt ļaunos garus no katra homoseksuālis. Viena no šīs sarunas frāzēm, izteikumiem, viens no šīs lietas aspektiem, bet ne dominējošais un ne galvenais. Jo pēc tam raidījumā uzreiz tātad mācītājs saka, ka visi homoseksuālisti vēlna apsēst, viņi piedāvā izdzīt ļaunos garus. Tas nav godīga pozīcija, jo tajā konsultācijā pajautājiet, vai es tam džekam piedāvāju vēlni izdzīt tajā brīdī. Pajautājiet. Nu, nē. Protams, ka nē. Nē. Tad, kad es izvēlos tematu, es jau izvēlos no iespējams 500 000 tematiem, kas varētu būt, es izvēlos vienu konkrētam bērniem. Tātad es jau veicu kaut kādu atlasi. Ja. Protams, kā nosaka atlasi. Mums ir pirmkārt sabiedriskais pasūtījums, kur ieraksta, par ko mums jārunā par kādiem tematiem, tādas vadlīnijas. Piemēram, ir sabiedriskais pasūtījums par šo tēmu runāt. Tur ir stāsts priecētīgi, piemēram. Ir stāsts no sabiedrības pasūtījuma, mēs runājam par iecietības un nevienlīdzības jautājumu. Tas uzstādījums beigās sanāk tā, ka neiecietība sabiedrībā ir problēma un sabiedriskais mēdījis vēlas šai lietā pacelt diskusiju vai iespējams koriģēt sabiedrības attieksmi un viedokli. Par to iespējams koriģēt. Jo tā tiek uzstādīta. Par to iespējams koriģēt. Es teiktu, ka nē, es teiktu, ka drīzāk ka sabiedrības pasūtījums ir, respektīvi, runāt par iecietības jautājumu. Jā, mēs tagad aizbrauksim uz Ziemeļu ministra padomes ēku. Iekšā mēs tur neiesim, pie durvīm. Bet Ziemeļu ministru padome savā ziņā ir pieteikusi sevi ļoti skaļi. Un pieteikusi ar bēdīgi slavenu grāmatu, kas Latvijas sabiedrībai pauž pilnīgi nepieņemamu nostāju un vērtības. Pirms 2 gadiem šeit Rīgā Ziemeļu ministru padomes birojā tika prezentētas 2 grāmatas. Diena, kad Kārlis bija Karlīna un Rūta bija Rihards, un metodiskais materiāls pie šīm grāmatām. Šo grāmatu prezentāciju ievadīja ar 2 ministru klātbūtni. Labklājības ministre un izglītības ministrs piedalījās šīs grāmatas prezentācijā. Šīs grāmatas prezentācija izraisīja plašu sabiedrības rezonanci un arī neapmierinātību. Tomēr sabiedriskajos mēdījos sabiedrības viedoklis netika atspoguļots. Tas tika pasniegts tā, it kā kāda saujiņa neapmierināto ir protestējusi pret grāmatu, kurā nesot nekā ļauna. Tomēr sabiedrības vairākuma viedoklis ir, ka šādas vērtības, kādas tiek sludinātas caur šo grāmatu, nav pieņemamas. Pēc raidījuma aizliegtais paņēmiens saņēma daudz telefonu zvanu, e-pastu, kā arī neskaitāmas reizes tiekoties ar cilvēkiem, nācās runāt par raidījumu un par tā nepārprotam tendenciozo saturu. Un cilvēki uzdeva jautājumu, kāpēc? Lai gūtu objektīvāku ieskatu par raidījumā skartajām tēmām, aicināju uz sarunu ārstu, psihiatru, seksologu Gunti Kalnieti. Paldies viņam par šo drosmi un uzdrīkstēšanos runāt kameras priekšā. Jā, es esmu pasniedzis augstskolas lasījis lekcijas par psihiatriju. Vai jūs varētu īsumā pastāstīt psihiatrijas kopumā, kāda ir bijusi attieksme pret
tā saucamo citādo seksuālo orientāciju un kā tas ir mainījies laika gaitā? Jā. Psihiatrija veidojās 19. gadsimta vidū, un tad arī tika izdarīti dažādi pētījumi par cilvēku raksturiem, par dažādām atkarībām, tieksmi patoloģijām, un tika diezgan pamatīgi izpētīt arī dažādu veidu seksuālā patoloģija, perversijas, deviācijas. Radās nosaukums homoseksualitāte. Un tāds stāvoklis, kad homoseksualitāte bija patiesībā psihiska patoloģija, pastāvēja līdz pat 1973. gadam Amerikā un vēl 20 gadus vēlāk visā pārējā pasaulē. Kāpēc es tā daru? Tāpēc, ka pastāv starptautiskā slimību klasifikācija, kurā ir viena iedaļa par psihiskiem traucējumiem, kas ir jāievēro visas pasaules psihiatriem. Savukārt amerikāņu psihiatrija kā tāda pēckara periodā tāda vadošā, viņiem ir sava tā saucamā DSM klasifikācija, kura nav obligāta citu valstu psihiatriem, bet kuru mēs tomēr ņemam vērā. Un jāsaka, 1973. gadā, acīm redzot spēcīgu homoseksuālistu organizāciju iespējā, šis diagnozes nosaukums tika izņemts no šī DSM. Psihiatrijā ir tāda specifika, ka to citu specialitāšu ārsti parasti nesaprot, bet psihiatrija tomēr ir ļoti subjektīva, un šī diagnožu ievietošana, izņemšana tā notiek gluži vienkārši balsojot. Tā ir, teikt, psihiatru asociācijas kāda izvēlēta psihiatru speciālisti, kuri regulāri sanāk pēc vairākiem gadiem, pieņem kārtējo klasifikācijas redakciju un gluži vienkārši nolēma, ko ievietot, ko izņemt ārā. Jāsaka, šī amerikāņu DSM, viņi gan ir kopš pirmā izdevuma, pēckara izdevuma, viņi ir pieaugusi vairākas reizes, bet šīs diagnožu skaits ir ļoti liels. Tomēr, lūk, homoseksuālisma diagnoze tika izņemta ārā. Un pēc 20 gadiem tas notika arī pārējā. Amerikā tas notika ātrāk. Jā, 20 gadu ātrāk, un tur ir, viss tas ir, šī vēsture ir zināma, tur bija homoseksuālisti pat dumpi, var teikt. Un Amerikā, jā, Kalifornijā, protams, kas ir tā brīvākā pusi Amerikā daļa. Un tas likās arī toreiz daudziem psihiatriem bez pamata. Amerikas psihiatru asociācija dažus gadus vēlāk pēc šīs jaunās redakcijas izdarīja aptauju, un tad lielākā daļa psihiatru tomēr uzskatīja joprojām, ka tā ir patoloģija. Kādas ir praktiskās konsekvences tam, ka tas tika izņemts ārā? Praktiskās konsekvences ir tās, ka, manuprāt, cieši paši šie cilvēki, jo mēs psihiatri jau neesam tik briesmīgi, mēs savus pacientus mīlam un gribam viņiem palīdzēt. Tagad nav diagnozes, nav pacientu, mēs viņiem neko nevaram palīdzēt. Ja ir iespēja pateikt, ka tā ir slimība, ja patoloģija, tad to var ārstēt? Tad to var pētīt, varētu notikt konferences, zinātniskie pētījumi, palīdzības meklējumi, bet tagad tas viss ir atstāts pašplūsmā. Vai jūs pieļaujat tādu iespēju, ka ar laiku tas varētu tajā slimīgu, kā tas ir, klasifikātoru atgriezties atpakaļ? Jā. Kā patreiz, tad izskatās, ka nē, jo pa šiem gadiem ir izaugusi jauna psihiatra paudze, kas neko nezina par šīm lietām. Patiesībā ir seviskā doma, kā mēs redzam, ļoti mainījusies. Šie pētījumi seksuoloģijā par homoseksualitāti arī ir bijuši jau stipri sen. Piemēram, ir tāds pazīstams seksuologs Magnus Hiršfelds, vācu seksuologs, kurš pirmais no seksuologiem aizstāvēja homoseksualitāti, ka tā nav patoloģija, ka tā nav ārstējama. Bet šeit jāsaka, runājot par Magnus Hiršfeldu
lasot viņa darbus, parasti netiek pieminēts, ka viņš pats bija homoseksuāls. Ja tas varbūt arī citā aspektā nebūtu svarīgi, cilvēka seksuālā orientācija, tad šajos gadījumos tomēr tas būtu svarīgi, jo viņš aizstāvēja patiesībā savu orientāciju. Un ir tāds uzskats pašu homoseksuāls aprindās, ka tā ir neārstējama lieta, ka tā ir iedzimta, neārstējama. Bet ja šeit nav kaut kāda pretruna. No vienas puses viņi kategoriski negrib, ka to uzskatīja par slimību. No otras puses viņi paši saka, tā nav ārstējama. Ja jau nav ārstējama, tad ir slimība. Cik vispār šī lieta izplatīta? Pirms dažiem gadsimtiem statistika runāja par kādiem varbūt 2% no visiem iedzīvotājiem, 2% sieviešu, kāda būtu 4–5% maksimāli vīriešu, bet jau droši vien ar šo superliberālo politiku droši vien arī vairāk tas pieaudzis. Tas jautājums no manas puses ir tāds, vai šī ideoloģija, kas tagad, ja piemēram tiek akcentēts ļoti un uzsvērts, vai tas nevar gadījumā veicināt to, ka šādu homoseksuālu personu kļūst vairāk? Tieši tā, jūs jau minējāt šo dženderismu mācību, teoriju. To ir veidojuši sociologi galvenokārt. Cilvēks vispār pēc šīs teorijas varbūt vienu dienu viņš ir vīrietis, otru dienu viņš ir sieviete, pēc tam viņš ir homoseksuāls vīrietis, pēc tam viņš ir vēl homoseksuāls, heteroseksuāls vīrietis, homoseksuāls sieviete, heteroseksuāls sieviete, pēc tam viņš vispār nekas nav, jo tā, manuprāt, ir tie pavisam murgaina ideja. Tur nav nekāda sakara ar bioloģiju, ar medicīniskām lietām. Ko mums cilvēku fizioloģija pasaka par seksualitāti? Fizioloģija ir viennozīmīgi, ir vīriešu dzimums un sieviešu dzimums. Un seksualitātes mērķis, protams, paliek bērnu dzemdēšana. Augstākais mērķis. Tas pārējais, tas baudas princips, tas iet līdz, protams. Es domāju, vairāk vajadzētu varbūt arī parunāt par šo atturības pusi, zināmā vecumā, pusauģu jauniešu. Homoseksuālisms jūsuprāt tā ir slimība un novirza no normālas seksualitātes vai nē? Katrā ziņā tā ir novirza. Katrā ziņā slimība, kā es teicu, oficiāli es tā nevaru tā saukt, ja man arī ir jāņem vērā šī starptautiskā slimību klasifikācija, ja reiz nav diagnoze, tad nav slimības, it kā, ja, bet to, protams, var strīdēties. Ir šie dažādie gadījumi, kā mēs runājām, un, protams, es domāju, ka nav pareizi, ja tiek patiesībā nekādi netiek atbalstīti kaut kādi pētījumi, kaut kādas korekcijas metožu vai pārvarēšanas, homoseksualitātes pārvarēšanas metožu izstrādāšana. Jūs esat homofobs? To droši vien tagad kāds teiks, jā. Es neuzskatu, ka es esmu homofobs. Kā jūs saprotat šo vārdu homofobs? Tā ir tīri tāda klišeja, tāda birka, jā, cīm redzot. Vai oficiālā klasifikācijā homofobija ir? Nav fobijas ļoti daudz un dažādas, bet homofobijas nav. No augstuma, no zinekļiem, no vardēm. Homofobija tāda nav, ne. Tas ir tīri birka, izdomāts šīs pietiekoši, jāsaka, agresīvās homoseksuālās organizācijas, ja tās kara lapakai šīs birkas. Es teiksim, ar lielu interesi gaidīju šo raidījumu, aizliegties paņēmiens 6. jūnijā, domāju, ka tur beidzot būs kaut kas tāds, būtu objektīvs, bet es biju ļoti vīlies. Tas viss bija ļoti tendenciāls. Es nezinu, kaut kā pilnīgi tas liekas arī kaut kā tā kā no malas kaut kā pilnīgi tiek režisēts. Jo tas viss tā izskatās diezgan samākslot, tas nav kaut kā tā neizriet no šī raidījuma būtības, bet kaut kā pilnīgi kaut kā vienos vārtos izlaik šī spēle. Tur bija vienā maisā samest, tur bija sāk ar sieviešu taigāšanu biksēs garās, pēc tam attieksmi pret pišneītiem un beigās pret homoseksuāļiem. Tas viss kā tika samest vienā maisā. Šī, acīm redzot, tā tendence, ka mēs kādreiz esam bijuši neiecietīgi pret sievietēm biksēs, pēc tam pret pišneītiem, pret kuriem palikuši iecietīgi, un acīm redzot, tās liktenis arī būs attieksmē pret homoseksuāļiem. Par depresiju tur tas bija galīgi nepierādīti. Ja raidījuma vadītājs paņēma šo vienu faktu, ka depresijas ir homoseksuālistiem vairāk un ar to tālāk arī brauc, ja, bet depresijas ir homoseksuālistiem arī atzītā sabiedrībā.
Viņas atzīst rietumu sabiedrībā. Šī depresija nebūtu daudziem nepāriet pēc šīs homoseksuālismu legalizācijas, vai kā viņi saka, coming out, ja, ka viņš tur atzīst to savu homoseksualitāti, viņš iziet, kā saka, homoseksuālistu sabiedrībā. Tā, ka es domāju, ka tas nebija korekti ar šo te depresiju pašnāju faktu tālāk operēt. Jā, protams, rādījuma nobeigums tas bija ļoti nekorekts. Tā tad es gribētu, jā, lai varbūt tā šī diskusija ir tāda veidotos, lai viņi būtu tādu, pat godīgāk, nebūtu tik tendenciozi, nebūtu tikai spēļu vienos vārtos, lai, teiksim, tik pieminēts arī tādas organizācijas, kas teiksim, Amerikā darbojās jau 20 gadu, Ziemeļamerikas homoseksualitātes pētījumu un terapijas biedrība, teiksim, pastāv, cik pat to Latvijā zina, kurā arī darbojas vairāk pazīstami ārzemēs psihiatri, kuri ir pētījuši homoseksuālismu un uzskata, ka tā tomēr nav nevainīga lieta, ka iespējams palīdzēt, ir pat terapijas metodas izstrādātas. Ja. Un šai organizācijai tuvākais pārstāvis Latvijā ir tāds viens lietuvietis, Gintautas Vaitoška. Tas pārstāvis, jā, teologs, starp citu. Ir dažādas metodas, kā tomēr palīdzēt šiem homoseksuālistiem, protams, ne visiem, jā, un viņi, kā es jau minēju, met vienā maisā gan šos ģenētiskos iezīmtos gadījumus, gan pilnīgi tādus tikai ārējus homoseksualitātes, kur patiesībā varētu cilvēku pārorientēt un vajadzīga motivācija, no viņam tāda īsti nav, viņš iet uz savu, kā saka, homoseksuāls klubu, ja, kur viņi pieņem, viņam ir sava subkultūra, viņi skatās savus filmus, mākslas filmus, kuras arī biežāk mums parādās mūsu televīzijā, kur homoseksuālisms tiek ļoti romantizēts pat, jā. Nu, jā. Viņam it kā nav tāda vajadzība. Vai jūs būtu arī gatavs, piemēram, šādā publiskā diskusijā piedalīties? Nu, ja tas nebūtu tendencios, tad jā, ja būtu iespēja dažādas viedokļus izteikt. Es domāju, ka ļoti vajadzētu šo analīzi par homoseksuālismu attīstības sekām. Un man pat, teiksim, šokēja tāds žurnālists uzdod jautājumu, viņš intervē vienu meiteni, kas mācās Anglijā skolā. Kāda ir reakcija šiem vecākiem, kad viņi uzzina par bērnu homoseksualitāti? Jo meitenes tagad klasē ir lesbiešu pāri, ir zēnu homoseksuāls pāri, geju pāri. Viņi saka, Anglijā reakcija var būt tāda, no vecāka puses, es ar tevi lepojos. Es biju mēms pilnīgi. Es ar tevi lepojos. Jā, tas tā pilnīgi tiek mums tagad iepotēts, ka tas ir bez mazvai neaudzinātība. Ja mēs kaut kā iedomājamies kritizēt šīs homoseksuālas attiecības, bet es domāju, ka tas ir pašā cilvēka dabā. Ja vispār nebūtu cilvēku sabiedrība attīstījusies, ja tas jau nebūtu bijis kaut kāds tabū. Mums to grib uzspiest, ka tas viss ir kaut kāda aizsprieduma, kaut kāda neinformētība, ja, ka tas viss absolūti normāli. Ko darīt vienkāršam Latvijas cilvēkam, vīrietim, sievietei, ārstam vai kādam citam cilvēkam, kurš ir tagad saskarās ar šo propagandu? Nu, ar klusēšanu es domāju, ka mēs neko nepanāksim, jo pamazām jau šī tendence attīstās vien tālāk, ja tiek pieņemtas jaunas tur regulas Eiropā, ja, ka uzvien lielāka tolerance. Kā savu viedokli paust tiem cilvēkiem, kurus varbūt neintervē, vai kā viņiem paust savu viedokli, kā jums šķiet? Jā, vienkārši šis viedoklis ir jāpauž. Mēs dzīvojam demokrātiskā zemē, mēs drīkstam paust savu viedokli, lai nav tā, ka tas ir šobrīd tikai vienpusies viedoklis. Es domāju, ka tomēr demokrātijas principi prasa, lai tiktu ievērots vairākuma intereses, ja, un par laimi mēs vēl esam vairākumā tomēr heteroseksuāļi. Homoseksuāļi Latvijā tiek apspiesti? Es domāju, ka nekādā veidā ne. Kas tu viņus apspiež, nav taču es tādu. Es vēl gribēju arī izteikt atzinību būt Kristīgai baznīcai, kas tiešām laikam ir vienīgais organizētais spēks patiesībā šobrīd Latvijā, kas cīnās pret netikumu. Vārds tikums arī mūs aizmirsts. Bet latviešu tautas dainās arī nav nekāda homoseksuālisma nosodījuma. Acīm redzot, nav tāpēc, ka tas vienkārši nebija pazīstams, jo, teiksim, ir tāda interesanta vēsturniece Inetes Lipšas grāmata par seksualitāti iznākusi tikko. Viņi tur apraksta visas šīs lietas, ja, un
Viņi min, jā, ka no 15,000 nerātajām dainām, kas ir apkopos tikai vienā, it kā varētu būt homoseksuālisms, it kā tikai vienā no 15,000, ja tā tad mūsu tauta dzīvojas pietiekoši tikumīgi un nav tāda problēma bijusi. Noslēdzošais jautājums. Pēc oficiālās psihiatrijas klasifikācijas homoseksuālisms nav slimība, Nav, ne. bet ja viņš pie jums vērstos un meklētu palīdzību un tomēr vēlētos runāt par šo lietu un meklēt palīdzību, vai jūs būtu ar mieru palīdzēt? Es, protams, viņu censtos ļoti saprast, nekādā gadījumā viņam neko nepārmestu. Ja viņš pats gribētu, es domāju, ka tas ir iespējams ar Latvijā viņam palīdzēt, ja viņš pats gribētu. Tas nav tā, kā viņi paši saka, ka tas ir pilnīgi bezjēdzīgi un bezcerīgi un neiespējami. Vērmanas dārzs – brīnišķīga oāze Rīgas pilsētas sirdī. Atvērta teritorija, zaļā zona, kurā var atpūsties kopā ar ģimenēm, atveldzēties pilsētas centrā. Bet nākamgad uz laiku šī vieta kļūs par slēgto zonu. Slēgto zonu, kurā ielaidīs tikai citādos. Ielaidīs tikai tos, kuri vicinās krāsainus karogus. Ielaidīs tos, kuri gribēs demonstrēt šeit savu citādību. Un šī vieta var kļūt par šīs citādības simbolu. Vai tas ir sabiedrības interesēs, vai tas ir sabiedrības vairākuma interesēs, uz to jautājumu ir jārod atbildi un jāizsaka viedoklis katram no mums.